Mērstrega iedzīvotāji zina apdraudējumus, kas ir pat nevis reāli, bet potenciāli apdraudējumi, kas varētu rasties pie noteiktiem apstākļiem. Bet, protams, tā ir uzņēmēja funkcija skaidrot, kāds būs labums tam novadam, bet vai arī nevajadzētu skaidrot no tāda oficiāla zinātniskās pozīcijas par to, kāds ir labums no tā, kad varbūt, vai kad tās briesmas nav tik lielas tiem pašiem iedzīvotājiem, lai viņiem nav tā vienpusēja informācija. Konkrēti šajā... Es saprotu, jā. Es domāju, ka tas tomēr galvenokārt ir uzņēmēja atbildība, ja tā teikt, viņš ir uzņēmies šos te riskus, viņam ir iedota ceļa karta pēc kā ir, teiksim, šai te fermai jābūt, kāda ir šo te blakus produktu ietekme, ja, cik tad daudz viņu tur būs un kā.